Tā, lūk, Indriķis Šulcs, profesionāls. Profesionāls. Redzam, viņi piestrādātās kustības viss, viņš neizdara pilnībā nevienu lietu kustību. Mazgājot Hondu. Tātad šāda mašīna izstāsta pirms mazgāšanas procesa. Lūk, Indriķis meistarīgi izstrādātām roku kustībām un mazgā mašīnai jumtu. Priekšējā loga, pēc tam kapot. Ja kā jau visi zina, mašīna jāsāk mazgāt no jumta ir. Jā, no augšas. Viss tā pārējais uz leju. Tā. Zibenīgā ātrumā viņš jau pāriet pie otrās putu kārtas. Varētu smojkā būt reiz paguzēt. Mēs jau tagad varam redzēt, kā mašīna mazliet spīd un laistās. Kaut gan process ir tikai pusē. Kā jau atceraties, šī ir izslavētā Patriota Honda. Karodziņu mēs noņēmām pagaidām uz mazgāšanas procesu, bet tas mums arī vēl ir saglabājies. Tātad atkal Indriķis iemērķis švami un ķerās klāt pie aizmugurs. Vai, Indriķis, nu mana! Mana! Kā redzam, šie 24 colīgie diski vēl ir netīri. Jā, ķūling. Lietie. Ķūling, diski pretēji. Orģināli Honda salti. Spēks un tīrība ir ar Hondu. Spēks un tīrība. Labi, smojkā, tev vajag, es nomazgāšu mašīnu, bet tu kādās 3 minūtēs nekur. Nē, tūlīt jau varbūt nomazgājis 3 spējas. Pagājuši ir 2 minūtes 40 sekundes. Izgulsējušies spārniņi. Nekās. Nomainīs vēlāk. Šeit mēs varam redzēt, cik krūti Honda izstās no priekšas. Un izstās ahujēni krūti. Nāk Indriķis savu švabru. Padara to visu vēl krūtāk. Šeit varat saprast, ko latvieši dara brīvdienās. Jā, pēc Jāņa dienas. Pēc Jāņa dienas, jā. Tas ir 25. datums. Jā, nu maz gautiņš. Lūk, viens no svarīgākajiem procesiem mašīnas mazgāšanā. Tā teikt, apslacīšana. O! Nē, grib, viņš slidot tagad. No! Nekās. Kaimiņš jau arī nāk skatīties, ko mēs te darām. Šalmā! Я уезжаю в стройку. Какую стройку? А вот такую! Какую, блядь? Эй, ты нос грибер, когда ты их музыка. Вот, туда и сахар. Ej, tev var slidināties. Ev, uztais mums uz kalniņu.
skalošanu. Buļļēt. Indrika nelamājies, lūdzu, es filmēju. Ierodījām, nezināju, kas tik jūtīgi. Man jau it kā pie kājas, bet, nu, ko skatītāji padomā. Ja varbūt liksies, ka vitāls svarīga lieta mašīnas mazgāšanas procesā ir lamāšanā. Ir jau arī. Aiziet pie krievietes moju. Блядь, бегемот, ты чё? Видно, подруга. Bet vajadzēs drīt autiņu ārā. Un otras puses, ne? Netiks tev otrā pusē klāt.